Nu izslēdz taču vienreiz to futbolu. Cik tā var skatīties? Bet nu labi, tā ir Brazīlija. Laikam jau neko. To tā izslēgt, laikam nevar nekādīgi. Bet nu, ja reiz Brazīlija, tad Brazīlija. Es nedaudz apjaunoju savu formastētu. Tur tā, es nezinu, ko var redzēt tajā bildē. Bikses, garas. Kaut kas pilnīgi neiespējams. Krekls. Nu nav nekādas baigās Brazīļu krāsas, bet nu tomēr. Īsti sakot, ierakstos vietējā kolorītā. Es stāvu priekšā televizoru, mēs atvainojamies. Tur tagad spēlē kaut kādi jaunieši, bet vispār te spēlē 24 stundas diennaktī. Un vēl viņi spēlē vēl vienu spēli, es tikko jaunu ieraudzīju. Viņi spēlē pludmales volejbolu ar kāju, bez rokām. Ar visu pārējo un bez rokām. Bet nu labi, tērps. Galvenais šajā brīdī ir tērps. Tā, šajā. Te ir kabatas. Šeit var ielikt kaut ko. Es gan baidos, ja es tais kabatās kaut ko ielikšu, tad man tās bikses kritīs nost. Tā tas ļoti varētu būt. Bet nu neko, var jau būt, ka es uzēdīšu kārtīgi Brazīļu vēderiņu, savilkšu bikses augstāk un būs labi. Un krekls, nu, musīšas var redzēt. Nu tāds skatiņš no 10. stāva. Šitā man tāda īslaicīgā viesnīca, tāpēc es te safilmēšu, pēc tam jau būs vēl kaut kas. Skats no 10. stāva riņķi apkārt. Pulkstens tagad ir, es nezinu, kāda 10 vai 11 apmēram. Nav man te rakstīts nekur ekrāni. Nu redz, un tad tur ir baznīca. Tā baznīciņā es vakar biju iegājis. Ticība kristīgā, baznīca, es teiktu, izskatījās pēc luterāņu. Tie garīdznieki, nu, nezinu teikt. Bet ļoti vienkārša baznīca, ārkārtīgi vienkārša baznīca. Galīgi pavisam vienkārši, tā kā luterāņiem saka. Nu jā, nu, tad ir apkārt lielas mājas, bet ir arī daudz zaļuma, ja tā labi paskatās. Šitā baigā māja, un te blakus aiz viņas te sākās viens kārtīgs zaļš laukums. Nu, kaut kur iespējams tur es vakar biju uz to parku, es nezinu īsti pateikt. Nu, un tad es skatās uz priekšu. Te ap stūri, kur tāds zaļš koridors pāri ceļam. Tur es eju pirkt alu. Šitai viesnīcā ir labi tas, ka man blakus ir tas veikals. Tur es, protams, nopirku šitās elegantās bikses un kreklu. Nu, arī galīgi pa lēto bikses maksāja 12 lati. Un krekls, es nezinu, krekls 3 vai 4. Un pilnīgi tā kā pie cilvēkiem. Un tā iela ved uz upi. Un tur es kaut kur vazājos, bet tā arī es tās laivas neieraudzīju. Tur bija galīgi nevarēja saprast, pa kurien pieiet klāt, un tad vilku uz to, ka būs lietas, un es ieliecu taksiju un braucu mājās. Nu tālāk, mīļuši, nu skaisti šī zemē, nu? Te apakšā koki. Tā. Visi vienos ziedos. Nu, nav baigi pārsātnāt. Laikam tas pavasars viņiem vēl ir diezgan agrs, tā izskatās. Un atkal šī tāda zaļa krūma. Rekur. Nu, skaisti. Man jau patīk. Un man liekas, man vismaz pagaidām tā liekas, ka cilvēki arī te ir baigi normāli un nesačakarēti. Te nav kaut kāda kuveita vai kaut kāda velns, sazina, kas te kaut kā izskatās, ka viss ir tā kaut kā normāli. Nu tad tālāk, tas bija skats no manas patreizējās īslaicīgās viesnīcas loga. Gan jau būs vēl kāda bilde. Čau viņiem!